Labdien! Labdien! Tā, varam, es domāju, ka sākt. Man sauc Agnes Āksne Bensone, es esmu CSL Latvijā biedrības vadītāja, arī konsultāciju uzņēmumu Sustainability Partners vadītāja, un šodien man ir tas gods vadīt diskusiju par vai Eiropas omnibus nodrošina mūsu vietu pamatsacensībās. Un, kā jau mēs iepriekš aprunājāmies, omnibusiem ir vairākas pakotnes, un mēs pievērsīsimies vairāk pirmajai, otrajai, kas ir stāsts par ilgtspēju, bet, protams, arī citām, ja mums šāda kompetence būs diskutētāju vidū. Šodien kopā ar mums diskutēs Sabīna Alta, Ciela Flora attīstības direktore. Jā, paldies Florai par diskusiju. Adriāna Kauliņa, CIATET ilgtspējas attīstības direktore. Ieva Andersone, Sorainen Latvijas biroja vadošā partnere. Un Andris Kuižnieks, Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja pienākumu izpildītājs. Ļoti labi. Pirms mēs sākam, es gribēju tomēr nedaudz ievadam pastāstīt par ilgtspēju. Šito. Esat tādu bildīti varbūt redzējuši Google formātā. Tas ir 1920. gads. Un notiek diskusijas par to, vai mums vajag glābt zirgus un kučierus, vai mums vajag glābt vai investēt jaunās automašīnās. Kā jums šķiet, kāda ir pareizā atbilde? Zirgus, ja? Okay. Ja mēs būtu glābuši zirgus un kučierus, cik ātri būtu mūsu auto progress, mēs varam tikai padomāt. Ja? Un tad mēs kaut kādā mērā esam ļoti līdzīgā situācijā šobrīd, kā notiek ekonomikas transformācija. Un ekonomikas transformācijā mums ir dažādas pieejas, kā mēs to risinām dažādos reģionos. Eiropas Savienība ir izvēlējusies regulatīvo pieeju, tad mēs uzstādām mērķi, saražojam tiesību aktus un tad skatāmies, kā tas viss mainās. ASV darīja nedaudz savādāk, viņiem nauda bija tā, kas aizgāja pirmā ilgtspējas ceļā, dažādos fondos un sistēmās. Ķīnā ir varas vertikāle, un mēs pieņemam lēmumu, negribam atpalikt, un principā, ja es daru, tad visiem vienā brīdī arī tas ir jādara. Par pašu komisijas plānu. Avalanche, tātad regulējums. Vairāk kā 150 dažādi tiesību akti ir nonākuši mūsu redzeslokā, kas runā par ilgtspēju. Un šie tiesību akti ir ļoti dažādās nozarēs, ļoti dažādos formātos, un mums ir tāda sajūta, ka viņi viens ar otru nav satikušies. Ne Eiropas gaitiņos, un kur nu vēl nacionālajā līmenī. Eiropas komisijas mērķis ir šobrīd mazināt administratīvo slogu par 25% līdz 26. gadam. Un tādēļ viens no visredzamākajiem omnibusiem ir tieši ilgtspēja. Un konkrēti mēs runājam šajā gadījumā par ilgtspējas ziņošanas direktīvu, CSRD, taksonomiju un pienācīgas rūpības direktīvu. Ko tas nozīmē? Tad praktiski uzņēmumam ir jāziņo par to, kā viņš skaita savu CO2, kā viņš izturās pret saviem darbiniekiem, cik viņš ir caurspīdīgs un ko viņš dara saviem piegādātājiem. Es tā ļoti ātri, ja? Vienkārši ceru. Vēl Eiropas komisija ir plānojusi atkāpties 2 soļus atpakaļ un no sākotnējiem lieliem uzstādījumiem koriģē laika plānu, kad mēs lielos mērķus sasniegsim. Un man ļoti patīk viens priekšlikums, kas saucās tīras rūpnieciskās vienošanās ierosināšana. Tad mēs ejam atpakaļ pie nozarēm un prasam, ko esat gatavi darīt, lai šīs pārmaiņas un ekonomiskā transformācija notiktu. Ir arī vēl citas daudzas labas lietas, kā piemēram publisko iepirkumu pārskatīšana, kā arī mēs redzam, ka tas arī Latvijā notiek, un tad mēs mēģinam iet arī omnibusam līdzi. Tas, ko es šobrīd gribētu varbūt vērst jūs uzmanību, ka mums ir arī tādi ļoti spilgti piemēri par birokrātiju. Piemēram, kā uzņēmumi, kuriem jāziņo par ilgtspēju, viņiem ir ļoti dažāds regulējums, kā viņi ziņo par pienācīgu rūpību. Tad
Principā tas nozīmē, ka mums jāpieņem darbā ir kādi 5 cilvēki, kas ar piegādātājiem strādā. Un šo visu mēs mēģinām šobrīd regulēt un mainīt. Un, manuprāt, kūgrūpniecības nozare ir jau izbaudījusi, ko tas nozīmē piegādātājos prasīt šīs pārmaiņas un šos certifikātus. Un, tāpat arī, piemēram, ir nozares, kuras nodarbojās ar dažādiem enerģijas risinājumiem atjaunīgas. Un tad, kad šī direktīva tiek izmesta ārā no sarunām konkrētā ministrijā, jo viņi nesaprot, par ko ir runa, tad skaidrs, ka tā ticība tam, ka šie tiesību akti mums kalpo par labu, tā kā mazinās. Tāpēc mēs šodien parunāsim ar jums par to, ko ar to visu darīt. Un tādēļ mums ir eksperti, kas ikdienā ar to darbojās un strādā, un tāpēc arī mēs iesim uz priekšu. Jautājums zālei, vai jūs ticat, ka šāda tipa regulējuma samazinājums varētu mainīt un atbalstīt biznesu būt konkurētspējīgākiem? Varam nobalsot. Tie, kas domā, ka jā, tad paceļam rokas. Tie, kas domā, ka nē. Un vai mēs ar to sasniegsim mērķi? Paliksim zaļāki ar šo omnibusu? Jā, paliksim? Bez omnibusa arī nepaliksim, jā? Ok, labi. Tad pilnīgs pesimisms. Lieliski. Jo mēs konstatējām, ka mēs esam nedaudz optimisti. Tāpēc arī mēs par to parunāsim, par šo optimismu. Mēs varam uzlikt pirmais jautājums mums bija, jā? Šitais bija pirmais, jā? Jā, un jautājums slaido? Jā, lūdzu, slaido. Cik labi jūs vispār zinat par omnibusu, un vai jūs sekojat līdzi tam visam? Zinu, diezgan labi sekoju līdzi. Esmu dzirdējis, bet detaļas nezinu. Šodien pirmo reizi dzirdu. Omnibus iebrauca manā dārzā klus. Kur ir jūsu atbilde? Okay. Esmu dzirdējis, bet detaļas nezinu, populārākā atbilde. Un omnibus iebrauc manā dārzā klus. Otra populārākā atbilde. Lieliski. Tātad mums ir laba vieta, no kā sākt. Tā. Ejam uz priekšu. Tātad man pirmais jautājums jums. Kā jums šķiet, vai omnibusam ir izredzes izglābt Eiropas zaļo kursu? Liels paldies! Ļoti labs ievads, Agnes, diskusijas veicināšanai. Es domāju, ka te ir jāpaskatās daudz plašāk, jo tas nav tikai stāsts par omnibusu, kuram droši vien, ka puse zina, kas tas ir, puse nezina, kāpēc ir omnibus, un kur viņš iebrauc. Amerikā maskas ar motorzāģi staigā. Tā kā, jā, izaicinājumi daudz, bet patiesībā stāsts ir par konkurētspēju un man liekas tāds realitātes pārbaude, ko arī dara Eiropas komisija, kāpēc tie priekšlikumi ir. Tad ir sapratni, ka ir lietas, kas strādā un ir lietas, kas nestrādā un kas kavē arī biznesa uzņēmējdarbības attīstību. Un tāpēc arī priekšlikumi zem nosaukuma Latvijā mēs daudz runājam par birokrātijas mazināšanu, Eiropā vienkāršošanu. Tātad, doma ir kādā veidā, ko varētu vienkāršot. Viens ir, ka gadu gaitā, un tā jau Agnes arī ļoti labi atzīmē, ir ražota likumdošana, un varbūt tiešām nevienmēr viņa ir nesaskaņota, vai arī papildinoša, vai arī varbūt izslēdzoša un tā tālāk. Un ir jāpārskata. Tas ir viens. Otrs, jā, šo slogu var mazināt, tātad samazinot kaut kādas normas. Te, protams, es zinu, ka jau tagad ir diskusija par to, par ilgtspēju. Viena saka, ka nevajag atteikties, otrs saka, ka vajag. Un droši vien kompromiss, kā saka, dalībvalstu un Eiropas parlamentā, kā saka, sarunu rezultātā kaut kur būs pa vidu. Jā. Vēl viena svarīga lieta, ka šie omnibusi, starp citu, pavisam nesen arī pēc ilgtspējas ir vēl divās svarīgās nozarēs. Viens ir lauksaimniecība un otrs ir aizsardzība. Pagājušajā nedēļā, starp citu, Eiropas komisija prezentēja aizsardzības omnibus, kur, man liekas, viena tāda ļoti provokatīva lieta ir iestrādāta un redzēsim, kā viņa attīstīsies, ka jebkurai atļaujai saistībā ar aizsardzību, ko nolems dalībvalsts, kurai rūpnīcai ir jātiek izsniegtai 60 dienās. Būtu tā būvatļauja, būtu tā ietekmes uz vidu novērtējums un tā tālāk. Es nezinu, man nav pagaidām redzējumu, kā tas dzīvē tiks attīstīts, bet
Es domāju, ka tie ir tie svarīgie elementi, kas ir Eiropas komisijas darbs pie vienkāršošanas. Kā jūs zinat, varbūt nezinat, tad par vienkāršošanu Eiropas komisijā atbild Valds Dombrovskis blakus ekonomikai un produktivitātei. Un varbūt tas arī ir simboliski, ka tātad, lai veicinātu produktivitāti un lai, kā saka, ekonomika būtu dzīvotspējīgi, nevar aizmirst par vienkāršošanu. Es varbūt pielikšu punktu šeit savā intervencē. Jā, paldies liels! Labi, es varbūt varu paturpināt, jā, ka kopumā, manuprāt, tā omnibus ideja ir laba. Un tiešām, lai gan šodien mums ir fokus par ilgtspēju, tad, jā, manuprāt, ļoti labi, ka tas iet ārpus ilgtspējas un arī citās jomās. Piemēram, viena no omnibus pakotnēm runā arī par datu regulas, kas pirms dažiem gadiem daudziem tika uztverts kā diezgan murgains un ļoti sarežģīts biznesam regulējums, arī par šīs regulas prasību atvieglošanu. Arī, jā, publiskais iepirkums, vēl kaut kāds joms. Tā kā kopumā, manuprāt, tas ir labi, ka Eiropas komisija arī domā, kā ne tikai veidot jaunu regulējumu, bet arī kā to atvieglot. Konkrēti ilgtspējas jomā gan tas, protams, ir nedaudz dīvaini, jo, kā mēs atceramies, pirms dažiem gadiem, kad sākās zaļais kurs, tad bija 2,5 gadiem pat regulējums sākās. Jā, tieši tā. Viss milzīgais programmā ar pakām, gatavi mērķi rādītājiem 55, ja? Līdz 55. gadam pilnīga klimatneitralitāte, milzīgs regulējuma paka. Visi lasa, visi mēģina saprast. Mēs Sorainenā uztaisam atsevišķu pakalpojuma līniju, ilgtspējas pakalpojumi, rīkojam webinārus, katru mēnesi webinārus par kaut ko no šīs pakas. Tad tagad ir omnibus, un tagad ir tāda nedaudz dīvaina sajūta, kad kas no tā regulējuma, par ko mēs stāstījām, vispār būs aktuāls un ko darīt tiem uzņēmumiem, it īpaši lielajiem. Es vakardien arī satiku vienu liela Latvijas uzņēmumu pārstāvi, tieši nogāja garām, viņi ražo cementu, un viņi saka, mums vienalga par to omnibusu, mēs jau tāpat esam visu sagatavojušies, visu izdarījuši. Tad kāpēc tas tagad notiek? Varbūt tas īstenībā drīzāk pasliktinās situāciju, jo tie, kas negribēja to zaļo kursu ievērot, tad viņiem tagad liekas, labi, es tad varu neko īstenībā arī nedarīt. Kur Eiropas komisija saka, ka visu atliekam, apturam pulksteni un visas tās pārējās iniciatīvas. Tāpēc man tāds nedaudz dalītas sajūtas. No vienas puses mazāk regulējums labi, bet tad jā, jautājums, vai tās visas iniciatīvas ir pareizās un kā tas ietekmē tos, kas jau ievēro. Ļoti daudz jautājumu, šos visus mēs nedaudz pašķetināsim. Es atceros to brīdi, kad pieņēma regulējumu. EY globāli pieņēma 2500 ESG ekspertus vienā vasarā. Tā kā mums varbūt jāpaskatās, kādas darba iespējas viņiem varētu būt tagad pēc omnibusa. Sabieniem. Jā, labdien visiem. Manas sajūtas ir diezgan filozofiskas par šo jautājumu. Tāds eksistenciālā dimensija, jo visi šie 150 regulējumi apmēram plus mīnus daļa no viņiem ir saistīta ar to jomu, kurā strādā Laflora, tā ir kūdras ieguve. Tātad ne tikai tas, ka viņi ir saistīti, bet arī tas, ka es viņus esmu izlasījusi, komentējusi, strādājusi pie viņiem. Un manā izpratnē es droši vien varbūt atšķiršos, bet mūsu dzīvē tas neko nevienkāršo un neko neatrisina. Jo omnibus paketē ir 3 regulējumi. Skaidra lieta, ka varbūt ir bijis vajadzīgs kaut kāds pārējais periods šiem te, un varbūt ir labi, ka kaut kas no tā tiek atlikts, bet ļoti labs piemērs ir atmežošanas regula. Viņu vienkārši atlika pati komisija uz gadu, un es pieļauju, ka arī pa gadu viņi netiks galā ar tām sistēmām, kas ir jāievieš, lai visu šo datu monitoringu veiktu uzņēmējs otrā galā. Jo tas tās jau ir pa ko. Regulas jau var rakstīt, mums viņas palīdz, īpaši mūsu sektorā viņas palīdz, ja ir skaidri definēti nosacījumi, bet tanī brīdī, kad tu to izlasi, mēģina izpildīt, bet otrā galā neviens tev nevar atbildēt, kur to visu likt un kā tas atsauksies, un vēl joprojām ir vesela kaudze, es teikšu kaudze regulējumi, no kuriem mēs esam atkarīgi, jo viņi nav pieņemti. Es īstenībā viņus ļoti gaidu. Tā kā tad no manas puses varbūt
tā kā nedaudz palielina šo te birokrātijas vēlmi, bet tas atrisina ļoti daudz jautājumus, kur mēs esam īstenībā dzīvojuši uz tās jautājumu zīmes ļoti ilgus gadus. Un pagājušā gadā, kad es piedalījos OECD saistībā par zaļo pāreju, tad lielākā daļa uzņēmēji teica, ka viņi nav gatavi, muitas nav gatavas, neviens nav gatavs tam, kas ir uzrakstīts uz papīra. Un te ir tas stāsts. Pirms mēs kaut ko rakstam uz papīra, padomājam, vai to vispār var izpildīt. Un es domāju, ka Omnibus ir skaidrs piemērs tam, kad acīm redzot kāds no tiem rakstītājiem ir sapratis, ka iespējams, ka nav gatavība vēl to visu izpildīt. Un saistībā par šiem 150 regulējumiem arī bija tāda ļoti laba frāze par to, ka, lai tik viņi nāk, lai tik viņi plūst un panikojam visi kopā par šo. Bet tad ir retorisks jautājums, kurš panikā vispār ir spējīgs pieņemt kādus lēmumus un pareizus lēmumus. Jā, paldies. Jau uzreiz gribās komentēt, bet es došu Adriānai. Attiecībā uz Omnibusu man ir dalītas sajūtas, un te ir jāsaprot arī no kādas perspektīvas es runāju. Es runāju no tāda heavy user perspektīvas, jo, teiksim, kas attiecās uz šo jauno Eiropas redzējumu par ziņošanas standartu, es esmu tam izgājusi cauri, un es esmu TETA grupas pārskatu saskaņā ar šiem standartiem uzrakstījusi. Un strādājot ar šo regulējumu, principā tā atvieglojuma sadaļa nāk brīdī, kad es šo regulējumu vērtēju. Tas ir rakstīts, principā viņš ir rakstīts tādā konvenciju valodā, un tā nav valoda, kādā runā uzņēmēji lielākoties. Un līdz ar to uzņēmējiem ir ļoti grūti strādāt ar šādu dokumentu. Tur ir ļoti daudz, kas ir vienkāršojams, neapšaubāmi. Bet tā otra perspektīva ir tāda, kas ir tas vienkāršošanas ceļš. Vai tas vienkāršošanas ceļš ir tiešām paņemt esenci, spēt atsijāt nevajadzīgo, bet tomēr paturēt būtisko, vai spēlēties ar tiem līmeņiem, uz kuriem uzņēmumiem tad tas attieksies, jo tajā brīdī tur sākās virkne problēma. Bet varbūt es tagad likšu punktu pie tā. Tiem, varbūt, kas mūs arī klausās, tad ilgspējas ziņošanas direktīvas kontekstā un arī pienācīgas rūpības direktīvas kontekstā, taksonomijas kontekstā ir runa par sliekšņiem, tvērumiem, uz ko tas attiecās. Un tas ir visvienkāršākais veids, kā mēs varam novilkt līniju. Un tā kritika, kuru es esmu lasījusi vairākus pētījumus, ir tāda, ka, piemēram, Eiropas centrālā banka to uzskata par ilgspējas risku nestabilitāti. Tātad viņiem daudz grūtāk būs datos balstīto lēmumu pieņemt attiecībā, vai tam ir kaut kāda vides riski, klimata riski. Un tā ir viņa argumentācija, kāpēc viņi uzskata, ka, piemēram, nevajag būt šim jaunajam piedāvājumam, ka par to visu ziņo tikai uzņēmumi, kuriem 1000 darbinieki, un 450 tagad ir pacelts arī šis slieksnis miljonu apgrozījums. Tātad Latvijā mums tādu uzņēmumu ir 5. Un tiem, kam bija jāziņo lielām sabiedrībām, kas mums bija 9, ja nemaldos, tām var valstis pieņemt lēmumu, vai nu ziņo, vai neziņo, turpina ziņot, ja viņas neatbilst šim lieliem kritērijiem. Tās ir tādas detaļas, bet tā esence ir pēc būtības. Man liekas, tas ļoti sasaucās ar to, ko Sabīna saka, ka pēc būtības. Un kas pietrūkst, jūsuprāt, pēc būtības šajos regulējumos, lai mēs to zaļo kursu sasniegtu un šo mērķi, ja mēs vispār viņu vēl gribam sasniegt? Es tad arī atbildēšu no sava subjektīvā skatu punkta. Tas, kas pietrūkst, ir, protams, šī finansējuma sadaļa. Tas ir viens, nav skaidrs, kādā veidā tu vari kļūt zaļāks, ja tev pasaks uzreiz jau, ka tu esi brūns un nemaz nenāc pie mums. Vai melns, mūsu gadījumā brūns. Bet tad, kad tu parādi un izrādi vēlmi, ka jā, mēs gribam, mums ir skaidrs plāns, mēs zinām, kas ir jādara, dodiet mums iespēju. Un Eiropas komisija pati ir pateikusi saistībā par taksonomiju, kad jā, lūdzu, īpaši tās nozares, kuras skaitās šajā te melnajā sadaļā, viņām būtu pirmajām tas jādara.
bet šī iespēja kaut kur pa ceļam pazūd. Un tas ir finansējums. Es nezinu, kā ar to tiek galā mazie un vidējie uzņēmumi, jo visas šīs ilgspējas lietas ir ārkārtīgi dārgas. Varbūt tas ir īstermiņā, varbūt ilgtermiņā tas atmaksājās, bet uz šo momentu es redzu, ka tas ir ārkārtīgi dārgs pasākums, un mazie vidējie uzņēmumi jebkurā gadījumā tajā ķēdītē tiek ievilkti tā vai citādi, kaut vai skatoties uz mūsu sektoru. Par dārgumu parunājot, kas tieši regulējumā, ilgspējas regulējumā ir dārgākā sadaļa? Intelektuālais īpašums. Visdrīzāk, ja tad ir katru darbinieki, kurus jāpieņem darbā vai konsultācijas, par kurām jāmaksā? Jā, šī ir tā dārgākā sadaļa. Mūsu gadījumā, piemēram, tie ir šie mūsu kompensējošie plāni, mūsu nākotnes redzējums, kādā veidā mēs vēlamies attīstīties. Vai tā būtu atjaunojamā enerģētika šajā gadījumā, tie ir ārkārtīgi dārgi pasākumi, kuriem finansējuma bankās Latvijā vienkārši nav. Un Eiropas fondi tevi automātiski izslēdz, jo tu esi brūns. Tātad tev nav iespēja. Tās ir pensiju fondi vai investori, bet tas ir ļoti dārgi. Un sanāk, tad, man liekas, mēs tā ļoti labi pie tās diskusijas par to, kuram būtu pirmajam jāmainās šajā zaļajā virzienā, kurām nozarēm. Varbūt Eiropas komisijas pārstāvs var nokomentēt par nozarēm kritiskajām par finansējumu. Kāds šobrīd ir tas noskaņojums? Būs, nebūs? Mēs esam jauna Eiropas budžeta gatavošanas priekšvakarā. Jūlija vidū Eiropas komisija nāks ar savu pirmo redzējumu. Izaicinājumi ir daudz, jo finansējuma vajadzība ir vairāk nekā, es domāju, visus iepriekšējos periodus. Bet naudas ir apmēram tikpat, cik iepriekš, jo neviens īsti laikam nav gatavs vairāk kā 1% no Eiropas Savienības nacionālā koprodukta tērēt kopējā budžetā. Jo skaidrs, ka budžeta iemaksas ir dalībvalsts ziņā. Ja? Un attiecīgi, es domāju, tas ir viens liels izaicinājums par nozarēm. Es domāju, ka šajā priekšlikumā būs piedāvājumi par to, kādas varētu būt tās nozares, bet, kā jau es teicu, to vajadzību ir vien vairāk. Mums ir jāfinansē arī no Eiropas kopējā budžeta arī aizsardzība. Tā kā es droši vien, ka nevarēšu iepriecināt, ka nav tā realitāte tiem arī varbūt, kas vēl nezin, kad mēs principā šobrīd viss, kas bija paredzēts apritīgumam, zaļai transformācijai, aizsardzība ir tā, kas to paņem, un tad mums tā diskusija iekšē ir, vai ilgtspējīgs bizness nav arī noderīgs tai aizsardzībai un noturībai, vai kā jūs to komentētu, varbūt visi varētu šo atbildēt. Es gribēju pateikt, ka mēs runājam par zaļā kursa ieviešanu, acīm redzot, un to jau arī parāda varbūt tie virzieni, ko Eiropas komisija pusgadu atpakaļ sākot strādāt. Esošā Eiropas komisija ir varbūt gatava koriģēt arī zaļajā kursā tādā ziņā, ka iespējams kaut kāda mērķa un uzstādījuma, un tas ātrums ir bijis pārāk liels un neiespējams sasniegt. Un attiecīgi tāpēc ir šīs korekcijas, lai nepazaudētu konkurētspēju, jo arī globāla situācija ir mainījusies būtiski. Tad, ja es vienkārši precizēšu jautājumus, tad es saprotu, nevis mērķis mainās, bet laika nogrieznis, kā mēs viņu sasniedzam. Es domāju, ka kopējā pieeja, lai nepazaudētu konkurētspēju. Tā ir tā. Jā, es vēl gribēju pakomentēt, tad atgriežoties pie tava jautājuma, kas tad ir īstenībā tas, kas būtu jādara, lai to ilgtspēju īstenotu. Man pievērš uzmanību tas, ka daudzi no instrumentiem, par ko mēs visvairāk runājam, ir tādi, tā kā kontrolējoši. Tur ir ilgtspējas informācijas atklāšanas likums un direktīva, tur ir pienācīga rūpība. Tas viss tev kaut kas jākontrolē, jāuzrauga, jāatskaitās. Man liekas, ka vairāk mēs varētu sasniegt tos ilgtspējas mērķus un iespējams arī tad kontekstā ar aizsardzību, ja mēs domātu par kaut kādiem pozitīviem instrumentiem, kas varētu būt, piemēram, publiskais iepirkums vai valsts atbalsts. Abi
instrumenti, kas atrodas arī Eiropas Savienības tiesību kontekstā. Piemēram, publiskajā iepirkumā joprojām Latvijā dominē zemākās cenas princips, kā mēs zinām. Kaut gan Eiropas Savienības iepirkuma direktīvas atļauj vērtībās balstītus iepirkumus, kaut kādus citus mērķus arī uzstādīt piegādātājiem, tad lūk, šis ir variants, kā mēs varētu ilgtspēju veicināt, vai arī kaut kāds valsts atbalsta instruments specifiski tieši ilgtspējas jomā, kaut ko pozitīvu, mazāk tādu kontrolējošu un regulējošu. Es tikai gribēju papildināt. Jauns termins ir zelta maliņa, gold platings saucamais, kas ir, ka es ļoti daudz dzirdu apvainojums Eiropas komisijai, bet bieži vien arī dalību valsts papildus arī Eiropas normām saražo savas, kas vēl sarežģīja dzīvi. Nu, tā ir. Gan Vācijā, gan arī citās dalībvalstīs, tā skaitā Latvijā. Papildinot, man liekas, ka tas ir Latvijas jājam zirdziņš. Mēs visur pirmie. Nu, piemēram, man ir ļoti labs piemērs attiecībā uz kūdru substrātiem un viņu reģistrācijas sistēmu, kuru Latvija izveidoja pirms Eiropas Savienības vēl. Tā kā, jā, ir daudz dažādi šādi. Un atbildot par finansējumu, man ir jāsaka tā, ka kamēr mūsu produkcija ir vajadzīga visā pasaulē, jo cilvēkiem vajag ēst un cilvēkiem patīk puķas, mēs paldies laikam tur augstāk stāvošiem spēkiem spējam īstenot savus ieceres, jo mūsu mērķis jau ir viens – ilgtermiņā palikt šeit Latvijā, dot darbu cilvēkiem un beidzot arī Latvijas ministrijās un valdībā sāk iedziļināties tajā, ka cilvēks ir svarīgs un mēs nevaram domāt tikai par to, kā izdzīvot putniņiem, tauriņiem, bet arī cilvēkam vajadzētu šeit palikt. Un tas, man liekas, ir tas, kas bija līdz omnibusam drusku kaut kur iepalicis. Un atbildot par drošības jautājumu, tad manā skatījumā viennozīmīgi drošība ir viens no ilgtspējas šobrīd būtiskākajiem aspektiem, tieši nozarēs, kuras ir kritiski būtiskas, lai nodrošinātu visus nepieciešamās izēju materiālus un produkciju, kas ir vajadzīgs, lai mēs izdzīvotu. Ja nu rodās tāda vajadzība, kritiska situācija. Te par šo laiku jau jautājumi ir sakrājušies. Es domāju, varbūt vispirms par tiem pretnostatījumiem, kas īsti nekad nestrādā, jo, aizsardzība vai ilgtspēja, tikpat labi mēs varētu jautāt, kāpēc mums vispār vajag tur kultūras dzīvi, kamēr pensionāriem nav gana lielas pensijas. Ja? Tad to slēdzam, strādājam vispirms uz svarīgāko. Ja? Atbilde droši vien ir tieši tajā sabalansētībā. Bet man liekas, ka tas lielākais izaicinājums, kas rodās šajā situācijā, ir, ka nošūpojās tā kolektīvā vienošanās. Respektīvi, to droši vien labāk ir saprast uz, piemēru bāzes. Ja? Eksports uz Krieviju, kas bija klātesošs ļoti ilgus gadus, mēs par to runājām visu laiku, tas nav perspektīva, bet kaut kā no tā tāpat no tā tirgus neizgājām. Līdz brīdim, kamēr mums ir kolektīva vienošanās, jā, mēs to daram. Un tur bija daļa, kas aizgāja uz vērtības, bāzētiem pieņemtiem lēmumiem, un daļai bija nepieciešams šis likuma ierobežojums, lai mēs tomēr aizietu kā sabiedrība tajā nākošajā kvalitatīvajā attīstības līmenī. Un tomēr veicinātu kaut kādas pārmaiņas. Un tagad, ja mēs tā kā pasakām, tad tā ilgtspēja paliek tāda, ja tu gribi, tad dari, tā īsti ņemot tas, ko uzņēmums saviem spēkiem un tikai ar saviem tirgus ietekmes mehānismiem var izdarīt, principā ir tādas diezgan marginālas pārmaiņas, jo vienā brīdī jau sākās tā nepieciešamība pēc sadarbošanās un arī pēc nepieciešamība arī, tādā ziņā, ja es šito daru, ja es uzņemos šīs izmaksas, tad arī manas nozares kolēģi to dara, nevis es to daru vienīgais paliekot ar kaut kādu marginālu ietekmi. Paldies! Jā, es par tām nozaru un tām uzņēmuma attiecībām ir pētījums arī par to, kā par klimatu lobē
Eiropas Savienībā. Un ir diezgan šokējoši redzēt to, ka tās mūsu aizdomas, ko mēs redzējām, kas notiek publiskajā telpā, apliecina arī šis pētījums, ka uzņēmumi ir daudz pozitīvāk noskaņoti par klimata mērķiem, par transformāciju, par to, ka jā, situācija mainās, ekonomika mainās, uzskata to arī par konkurētspējas jautājumu. Bet asociācijās, kuras iet lobēt regulējumu, mēs to saucam par vājākā vai zemākā biedra interesēm. Tātad tas, kuram to visu vairāk nevajag. Un kur mēs to piebremzējam un tā tālāk. Un tad jautājums ir, varbūt jūs varat kaut kā nokomentēt to nozaru griezumu. Tad jūs jūtaties, ka Latvijā ir tāda pati situācija, un vai jūs redzat tomēr, ka mums ir nedaudz labāk? Es te varu divus piemērus izstāstīt. Man nesen nācās būt vienā konferencē, kuras satikos ar telko uzņēmumiem Eiropā. Vai arī, teiksim, kaut kādās situācijās, pieņemsim, tur datu centru biznesā, kur mums iznāk konkurēt ar lielajiem Eiropas vai pat pasaules spēlētājiem. Un tur tās prakses, viņas jau principā ilgspējas prakses, viņas ir ieviestas, par viņām vienošanās ir panākta, tur ir visādi apskaužami arī valsts atbalsta mehānismi, kas palīdz tās lietas īstenot. Bet principā, ja mēs runājam par konkurētspēju, mums liekas, ja mūs ar šito neapgrūtinās, mums būs brīvākas rokas, bet tajā brīdī, kur mēs gribēsim konkurēt ar vecās Eiropas uzņēmumiem, tieši tur mēs to konkurētspēju zaudēsim, jo tur jau ļoti daudzas no šīm ilgspējas praksēm tiek uzskatītas kā pašas par sevi saprotams un vairs netiek diskutētas. Bet arī vēl kas ir interesanti, es pēdējā laikā esmu arī, konkrēti mūsu uzņēmuma piegādātājus tā sakartējusi, un tur tāda interesanta bilde pa dažādām nozarēm izveidojās, un arī ir ļoti izteikti, kad ir, teiksim, nozares, kuras jau ir principā ļoti tālu tikušas, un lai man neiznāk tur telko visu laiku lielīt, es palielīšu enerģētikas uzņēmumus, kas ir jau ļoti daudz savās tādās attīstības stratēģijās padarījuši. Un tad ir nozares, kuras vēl īsti to ilgtspēju kā konceptu vispār pat nav sākušas apstrādāt. Es droši vien vairāk varu pakomentēt no savas klientu perspektīvas, jo, kā advokātu birojiem, nav īsti šobrīd tādas ilgspējas ziņā problēmas, kas mums apgrūtinātu dzīvi ikdienā, bet tas, ko esmu redzējusi no klientu nozarēm, man tāds piemērs ar farmācijas un veselības aprūpas nozaru, kur ir ļoti aktīvs, asociācijas ļoti aktīvi nodarbojas ar lobēšanu, un Latvijas kontekstā tas šķiet diezgan viegli un ērti, jo mēs esam tomēr relatīvi kompakta valsts. Ir viegli piekļūt amatpersonām, ir viegli piekļūt politikas veidotājiem un aiznest to viedokli. Un, piemēram, ilgspējas jomā noteikti farmācijas nozarē būs svarīgi notekūdeņu attīrīšanas direktīva, kas pie kā šobrīd tiek strādāts, varētu ļoti ietekmēt nozari. Un, ir iespēja to savu viedokli uzklausīt, un tādā ziņā varbūt Latvijā un vispār Baltijas valstī mēs esam tādā labākā situācijā, jo viss ir viegli un ātri pieejams. Paldies! Jā, es varu padalīties ar savu pieredzi nozarē, kurā ir 4 ministrijas iesaistītas. Jā, pēc ilgu gadu darba ir dzirdīgs ausis otrā galā, un darbs notiek gan caur asociācijām, gan caur biedrībām, gan caur mūsu gadījumā. Mēs esam tik liels uzņēmums, ka mēs paši esam izveidojuši beidzot savu interešu pārstāvniecības kodeksu, kādā veidā mēs strādājam, jo pietiekami daudz nākas arī mūsu nozarē sniegt šos ekspertu padomus un mūsos arī ieklausās. Tā kā no tāda viedokļa es teiktu, ka mums tā situācija ir ļoti laba. Pretēji varbūt darbam Eiropas komisijā, bet tas ir arī procesā. Tas viss šobrīd notiek.
un arī caur nevalstiskajām organizācijām, gan arī caur citiem instrumentiem, piemēram, ārlietu ministrijas diplomātiem un tam līdzīgi. Tā kā, jā, es vairāk varbūt varu pakomentēt, vai mums ir tāds viedoklis, ka nozarēm ir nedaudz tāds pret klimatu viedoklis un kopējais, bet paši uzņēmumi tādi ļoti, kā saka, daudz progresīvāk par šo tēmu. Vai mums tas Latvijā tā arī ir? Vai mēs tā nekautrējamies arī pateikt, ka mēs neesam varbūt apmierināti ar zaļo kursu? Labi, es pakomentēšu, bet atkal tas būs subjektīvi, lai neaizvanot kādu kolēģi. LaFlora ir par zaļo kursu, jo mēs, kā jūs teicu, gribam palikt šeit ilgtermiņā. Daudzas lietas ir apgrūtinošas, daudzas lietas varbūt nav līdz galam skaidrs, daudzas lietas nevar izskaidrot. Tas tīri no tā rakstītāja puses, bet ļoti daudzas lietas arī tur ir labas. Un tas ir viennozīmīgi. Mūsu nozarē spēlētāji varbūt ne līdz galam izprot šo, un cik ļoti mēs esam saistīti tomēr arī ar nacionālo šo te atbildību saistībā ar to, ko mēs darām. Līdz ar to rodās varbūt kaut kādas neskaidrības, bet tas nav tikai Latvijā. Es esmu dzirdējis arī, kad citas nozares vai arī tāpat mūsu nozare ārzemēs, tāpat Vācija, kurai teorētiski vajadzētu būt priekšplānā visam, īpaši ņemot vērā to, ka viņi ir pret kūdru jau vismaz 30 gadus. Viņi paši īsti nav lietas kursā par šo līdz galam, īpaši par regulējumiem, un tad, kad ir teiksim, šī ķekša pieeja ilgspējas ziņošanā, tad, ko viņi izdara, vieglākais ceļš ir sadalīt uzņēmumu reizinātājos, ja meitas kompānijās un tādā veidā atbrīvot sevi no lieka darba. Tā nav mūsu pieeja. Mūsu pieeja ir, kā man patīk tas teiciens, kad nevienam neinteresē, ko tu sapņo un ko tu domā. Interesē to, ko tu dari. Un tā ir mūsu pieeja. Paldies. Ja es nepārstāvu asociāciju, bet skaidrs, ka uz Eiropas komisiju nāk lobbyisti un lobē. Un varbūt tā labā lieta, ka tas viss ir organizēts ļoti caurspīdīgi, jo būtībā jau vairāk kā, man liekas, gadu, ka būtībā pie jebkuras vadības līmeņa amatpersonas Eiropas komisijā nākot organizācijām, uzņēmumiem, kas nodarbojas zinām lobbyismu, ir jāreģistrējas reģistrā. Un tikai tādus mēs kā amatpersonas drīkstam pieņemt. Lūk, jā, skaidrs, ka es saprotu, kūdra ir ļoti īpaša nozara, vai ne? Arī Latvijas un Eiropas kontekstā. Ja drīkst par to reģistru, Latvijā nav vēl, viņš pieņemts. Latvijā nav, Eiropā ir. Jā, bet Eiropas institūcijās. Latvijā ir likums, kur laikam reģistru atlika atkal. Bet tad es netālošu, ka es zinu, es labāk uzdošu jautājumu. Tad Latvijas pārstāvniecībā Eiropas komisijas mēs drīkstam nākt un runāt? Protams. Bez reģistrēšana. Ar reģistrēšanu. Bet ja mums nav piešķirts šis te numurs, tad kā mēs varam nākt? Tad nevarat. Gaidam likumu un nākamā birokrāta. Jums jāreģistrējas Eiropas reģistrā, nevis Latvijas, lai nāktu uz Eiropas pārstāvniecību. Tas mājaslapā 3 minūtēs izdarāms. Brīnišķīgi. Šo mēs ar atrasinājām. Tad man ir jautājums arī par kāpēc mēs vispār pieskārāmies tajā lobēšanai, jo viens no birokrātijas, kur viņa rodās, ir tas, ka mēs vai nepareizi sapratām direktīvu vai regulu, vai mēs izdomājām, ka pie reizes mēs pieliksim kaut ko vēl klāt. Un tad mums bija tāds jautājums par to, ka kāpēc mēs tieši Latvijā, vai jūs tam vispār piekrītat, esam tie, kuri spēja uzradīt vēl papildus visādas lietas direktīvā. Ilgtspējas kontekstā es neteiktu, ka mēs esam ļoti daudz pastrādājuši pa virsu, bet noteikti ir kaut kādas citas regulas un direktīvas, kuras mēs esam ieviesuši. Kāda ir tā jūsu pieredze un kāpēc jums liekas, tas tā notiek? Es varu sākt, jā, un man piemērs tiešām ir no citas jomas, šoreiz nevis no ilgtspējas, jo ilgtspējas jomā es tev piekritīšu, ka man liekas, ka te nav ļoti izteikti bijusi tā zelta maliņas vai zelta kārtas papildu veidošana, bet joma, kur es esmu redzējusi pārcentību, ir datu regula.
kas gan ir regula, viņa, protams, ir tieši jāpiemēro, tur it kā nav nekādas ieviešanas papildus iespējas, bet tas, kā regula tika, it īpaši sākuma posmā un arī šobrīd bieži vien piemērota, ir krietni pārspīlētāk nekā citās Eiropas valstīs, un piemērs ir no jomas, kuras ikdienā darbojos, jurisprudence un tiesu nolēmumi. Ja esat kāds pēdējā laikā paskatījies kāds publiski pieejams tiesas nolēmums, tā vispār ir problēma, jo Latvijā joprojām nav tādi publiski pieejami visi tiesas nolēmumi, bet tie, kuri ir, tad tie ir tādi tā noslepenoti, it kā katras tiesas nolēmums saturētu milzīgu valsts noslēpumu, pat advokātu vārdi ir persona A un persona B, klientu pārstāvēja tas un tas. Un man šobrīd vienā lietā ir ļoti daudz jāizmanto arī citu valstu tiesas nolēmumu, Eiropas Savienības valstu. Nevienā Eiropas Savienības valstī citā es neesmu redzējusi, ka tiek advokātu vārdi publiski pieejamos tiesas nolēmumos vai uzņēmumu pārstāvju vārdi noslepenot. Un tas ir tāds nedaudz tiešām, ka mēs esam pārcentušies un aizgājuši tādā ļoti striktā virzienā ar personas datiem. Adriana, ir kāds labs piemērs, kur mēs esam pārspīlējuši? Es varbūt par to klātu pielikšanu mazāk domāju, bet tā birokrātija rodās tajā brīdī, kad pārņemot Eiropas regulas, mēs kā pārņēmēji, mums vispār nav saprašanas, par ko šitas ir. Un līdz ar to mums no tā papīra, no tā uzrakstītā, mums ir tik liela bijāšana pret to, jo mēs nesaprotam, kas tur ir teikuma priekšmets un kas ir izteicējs. Un mums ir bail to teikumu kaut kā uzrakst sadalīt divās daļās vai nedod Dievs vēl kaut ko paskaidrot, jo mēs jau īsti nesaprotam, ka mēs nepazaudējam kādu svarīgo vārdu tajā. Un tāpēc mēs bieži vien nonākam tajā situācijā, kur strādājot ar jaunu regulējumu, vēršoties pie ministrijām, pie uzraugošajām iestādēm pēc kaut kādiem skaidrojumiem, mēs saņemam pretī tādu izteiksmīgu likuma pantā nolasīšanu vēlreiz vai tā atkārtošanu vēstulē neizmainītā formā vēlreiz, un neviens neuzdrošinās tajā iedziļināties un mēģināt kaut ko saprast pēc būtības un skaidrot, kā tas varētu būt piemērojams. Un tāpēc man ir tāda balta skaudība, kad es tur klausos, pieņemsim, tur franči stāsta, jā, mums tur, ministrija mums tur viņi sagatavoja, tur mums tāds templētiņš ir, tur produkta, tur emisija pēda aprēķinam, mēs tajā templētiņā tur saliekam, mums tur viss ir, tā kā liekas, skauž. Man ir bijis viena pozitīva gan pieredze Tieslietu ministrijā pienācīgas rūpības direktīvas vai ilgtspējas korporatīvās direktīvas kontekstā. Un mēs sākām ar definīcijām un skaidrojumiem. Principā mums tika uzdots jautājums, ko nozīmē šis konkrēti biznesam. Un šī pieredze man pārliecināja, ja grib, tad var. Un tas nozīmē, ka principā tādai vajadzētu būt visur. Jā, vēl Sabīna gribēja papildināt. Jā, es pakomentēšu, ka ir, protams, arī praksē gadījumi, kad ir jūtama tā pārcentība, tā varbūt ir šī zemes izmantošanas sektora nozarēs, tas ir jūtams mežsaimniecībā, lauksaimniecībā. Mūsu gadījumā tas ir, piemēram, ietekmes uz vidu novērtējums, kurš ir šobrīd atkal jau pacelts Eiropas līmenī, bet kur Latvija jau sendienās ir izpildījusi un pārpildījusi visu vairāk nekā vajag, kamēr pretēji Austrijā nekas apmēram no tā netiek ievērots. Bet tie ir tādi mazie gadījumi. Bet tas kas, manuprāt, ir ierēdniecība, ir nedaudz baidās no Eiropas komisijas, tāpēc ir šī kaut kāda veida pārcentība, kā tā teikt, teikšu, kā mājās dabūs pa kaklu, ja kaut ko neizdarīs tā, lai gan, cik es zinu, daudzās valstīs un arī principiāli šie ir ieteikumi, un tad ir nacionālā situācija, nacionālā pozīcija, mūsu situācija, un bieži viņi netiek ņemta vērā. Un tas ir arī no otras puses saprotams, ja mums ir Latvijā 1,5 miljoni iedzīvotāji, 300 000 ir ierēdņi,
Viņi vienkārši netiek galā ar to, cik Eiropas komisijā un Briselē ir ierēģi. Noteikti vairāk. Jābūt vairāk nekā Latvijā. Man visu laiku ir tā sajūta, ka ir vairāk, ka vienkārši ar šiem te regulējumiem, kuri nāk dienā, viņi paši netiek galā. Un līdz ar to nav tā pieeja, jeb šī kapacitāte izvērtēt ietekmi uz katru sektoru vai jomu ir ļoti, ļoti zema, tāpēc, ka viņiem vienkārši nav laika iedziļināties. Un atnāk pie uzņēmēja, piemēram, kurš ir eksperts šajā jomā un kurš varētu palīdzēt. Es varētu teikt, ka mēs runājam jau par rezultātu. Un, analizējot to, kā tas notiek, kā vispār top šīs Eiropas pozīcijas, tad viena no mūsu secinājumiem ir bijis tas, ka brīdī, kad vispār kaut kas top, cilvēki vai iesaistītās puses, kam varētu būt viedoklis, lai jau laicīgi par kaut ko brīdinātu, apturētu, pielāgotu Latvijas situācijai, mēs netiekam klāt šai informācijai. Un te man ir jautājums Eiropas komisijai, vai tiešām tas ir tāds noslēpums šīs pozīcijas tā kā laicīgi iedot sabiedriski apspriest. Kādēļ tas ir? Daļa no pozīcijām arī ir sabiedriskā apspriešanā. Daudz iniciatīvas. Pirms tās kļūst par regulām. Protams. Tas ir viens un otrs, kā mēs zinām, Eiropas komisija tikai izstrādā priekšlikumu, tad tālāk ir ko-leģislātori, papildus, kā saka, likumdevēji, gan dalībvalsts, gan Eiropas parlaments, kurš skaidrs, ka tikai pēc tam top tas gala rezultāts. Jā. Tā kā to vienmēr var ietekmēt arī dalībvalsts, izmantojot attiecīgos, kā saka, darba grupas, ministru padomus un tā tālāk. Tā kā tas gala rezultāts jau ir kopdarbs. Nevar tā, man liekas, es tā jūtu tā saruna, ka kaut ko tā Eiropas komisija izstrādā, un tad tā ir tā kā saka, visiem. Nē, tad tie ir mūsu pašlikumi, mums ir jābeidz, man liekas, tas. Es jums pilnīgi piekrītu, bet mēs mēģinām atrast, kur ir tā birokrātiskā šaurais kakliņš, kad mēs netiekam klātai informācijai kā uzņēmēji, un par to ir runa. Un jautājums, ja tas tiešām ir Latvijas pusē, tad tur vajadzētu kaut ko pamainīt, jo mums tūlīt nāks virsūties 150, kas vēl ir starta gatavībā regulēt citus ilgspējas jautājumus, kad ar to mums vajadzētu tikt galā. Viens ļoti konkrēts piemērs par to informācijas apmaiņu, sabiedrības viedokļu uzklausīšanu, ko būtu arī viegli uzlabot. Kad kāds tiesību aktu projekts nonāk tiesību aktu informācijas portālā tapā un tiek izsludināta sabiedriskā apspriešana, viena ir laba lieta, tagad ir uzlabota iespēja iesniegt viedokļus, ir tas portāls un tā forma, veidlapa, bet sliktā lieta, bieži tas termiņš ir ļoti, ļoti īss un vienkārši tas nav iespējams. Piemēram, ja kādā asociācijā ir vairāki biedri, noteikti ir jāapspriež vēl biedriem savā starpā, jāsaskaņo tas viedoklis, un tad viņš ir jāiesniedz tapā. Bieži tāpat ir nedēļa vai divas, jau pat ir ļoti labi. Nedēļa, divas ir lieliski, esmu redzējis 4 stundās, kad ir jābūt viedoklim, Tā realitāte, tie, kas strādā ar šiem tiesību aktiem, tā ir nežēlīga. Un tad tev izsauc, un tad tev ir jāskrien, viss jāceļ, bērns nav jāizņem no bērndārs. Tā kā viss, lai tikai paspētu to viedokli iedot. Man liekas, ka ir diezgan liela necieņa pret to sabiedrisko pusi, kurai tas skars to biznesu un konkurētspēju vispārējo. Vai par šo lobēšanas daļu ir vēl kaut kas piebilstams, ko mums vajadzētu vēl izrunāt, vai mēs par samaksu, cik viens nepareizs lēmums maksā, parunājam? Ir kāds viedoklis par to? Saviem man jau vēl tā prasīt, cik tā maksā nepareizs viedoklis. Kamēr neviens nezina, tikmēr necik. Bet jā, nezinu, kaut kādas nesaskaņotās pozīcijas, kaut vai par CO2 kvotām, var nozīmēt miljoniem eiro zaudējums, jautājums, kurš viņus nosedz un tā tālāk. Mums jau arī šī sistēma nav līdz galam skaidra, kā tas strādās. Ir brīnišķīgi, ka ir institūcijas, kuras izstrādā vadlīnijas kaut kādiem procesiem, bet kurā brīdī tās lietas, kuras ir jāatrisina, kāpēc man ir jautājums, kāpēc viņas netiek līdz galam atrisināts. Tieši tas, kas varētu iedot gan finansējumu,
gan tai pašai Eiropas Savienībai, gan uzņēmējiem un tā tālāk. Paldies. Mēs gribētu uzlikt vēl vienu slaido jautājumu. Ops. Tā. Kurš ir tas jautājums? Mums ir vēl jautājumi? Jābūt. Jā, tātad jautājums ir, kāpēc Latvijā nereti Eiropas Savienības direktīvas tiek ieviestas stingrāk nekā sākotnēji paredzēts? Tas ir arī jums jautājums. Kā jums šķiet? Ir kāds atbildējis? Jūs esat saguruši no birokrātijas. Es jums arī liekam birokratizēties. Ierēģu piesardzība. Nu jā, šeit arī ir ļoti saskana ar jūsu viedokli, ka tā ir ierēģu piesardzība un iespējams arī nezināšana. Tā kā mums diskusija jau iet uz noslēgumu, es gribētu divus jautājumus vēl. Viens, kas jums būtu nepieciešams no publiskā sektora vai no nacionālā līmeņa vai Eiropas komisijas, kas jums varētu palīdzēt tik galā ar šo birokrātisko slogu, ko jums uzliek ilgtspējas regulējums? Un tad otrs jautājums būtu par to, ko jūs gribētu novēlēt publiskajam sektoram darīt savādāk. Eiropas komisija. Un Eiropas komisija varbūt kāds būtu vēlējums tātad uzņēmējiem, lai mums tā sadarbība tāda labāka. Labi, es pirmā sākšu ātrāk, tā teikt, mājās. Bet tas, ko gribētos ļoti, lai ir jau iepriekšējā jautājumā un atbildēs mēs pieskārāmies tā nedaudz prognozēt notiekošo. Tas būtu lieliski. Mēs gan esam pieraduši. Ja godīgi, man liekas, mēs jau esam pieraduši pie tā, kādā veidā tas notiek, kādā tempā tas notiek. Un kurā vietā ir tas šaurais kakliņš, es pat īsti nezinu, jo es zinu pat ierēģņus ministrijās, kuri arī saņem šīs pozīcijas un ir iedots 2 stundas laika viņiem tālāk nokoordinēt. Līdz ar to viņiem nav pat iespēja sazināties varbūt ar uzņēmēju, kas un kā būtu labāk. Bet jā, kaut kāda veida normatīvās bāzes konsekvence un prognozējumība būtu brīnišķīga lieta. Un, ja mēs runājam par publisko un privātā sektora sadarbību, tad es teiktu, ka viss ir atkarīgs no pašiem. Tā ir mūsu pieredze, jo tu cītīgāk strādā, jo tev vairāk argumentu un datu, tad šī sadarbība izveidojas īstenībā pat lieliska, jo ierēdnis bez nozares datiem iesākt īsti un aizstāvēt neko nevar. Tas nozīmē, ka tas mājas darbs ir kaut kādam jāuzņemās un jāizdara, un tad jāiznes kaut vai uz paplāts jānoliek, bet tas ir visu labā, tas ir iegūms visiem, un jā, tas būtu no mūsu puses, un tas, ko mēs redzam, ko varbūt var pārņemt vai vēlēt no mums. Mēs esam spēruši šo soli, mēs mēram paši CO2 emisijas, mēs mēram gruntsūdens līmeņus. Tas, protams, ir ļoti specifiski, jo tā ir mūsu nozare, ar mērķi šo te visu monetizēt un ieviest tādu sistēmu, lai mums ir nepārtraukti dati. Tāpēc, ka mēs esam pārliecinājušies, ka tas ir pats pamats. Ja tev nav datu, tevi neviens neņems vērā. Paldies. Jā, paldies. Par sadarbību ar uzņēmējiem, ziniet, es atsaucos uz aicinājumu piedalīties diskusijā pusotru stundu pirms diskusijas. Paldies. Bet, ja nopietni, tad man liekas, ka ir svarīgi šajā sadarbībā arī rādīt varbūt to labo praksi, labos piemērus, tur, kur ir izdevies, jā, arī pateicoties uzņēmēju un arī organizāciju viedoklim, panākt izmaiņas. Jā. Piemēram, vakar mēs diskutējām arī par vienkāršošanu, kur
Lauksaimnieku organizācija pārstāv ļoti atzinīgi izteicās par tiem priekšlikumiem, kas ir attiecībā uz vienkārši. Es domāju, ka varbūt drusku pozitīvāk jādomā par labiem piemēriem un labo praksi un teikt, ziniet, bet tur mēs izdarījām tā un tā. Varbūt te var atkārtot. Tāds novēlējums. Paldies. Paldies. Es domāju, ka noteikti ir jāturpina virzienā prasība atvieglošana maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo tur tik tiešām visbiežāk tie kaut vai informācijas atklāšanas, likuma prasības un tam līdzīgi arī piegādes ķēdes, viss tā uzraudzība varētu būt pārāk sarežģīti, taču tās varētu būt brīvprātīgi. Piemēram, arī Sorainen vidējais uzņēmums mums nav pienākums atklāt ilgspējības informāciju, taču mēs to darām brīvprātīgi. Mēs katru gadu publiskojam savu ilgspējības ziņojumu un tā kā sekojam tām lietām līdzi, jo mums ir svarīgi, bet tam būtu jābūt maziem vidējiem uzņēmumiem brīvprātīgi. Tad vēl noteikti es aicinātu domāt par tiem pozitīviem instrumentiem, ko jau es minēju, iekļaut ilgspējības prasības publiskajos iepirkumos, valsts atbalsta instrumentos. Un noteikti tāds praktiskais, ko mēs jau pieminējām, ka tiešām tā reakcijas laiks, kas ir dots nevalstiskiem sektoram un profesionālajām asociācijām par nacionālo pozīciju izskatīšanu, par jebkādu tiesību aktu projektu izskatīšanu, komentēšanu ir pārmērīgi īsts, un tā tomēr būtu diezgan tāda vienkārša lieta, ko varētu uzlabot. Paldies. Principā divas lietas. Viena par šo sadarbības modeli runājot, es domāju, nav iespējams iegūt efektivitāti brīdī, kad tu sāc domāt par jautājumu, meklēt atbildi uz jautājumu brīdī, kad šis jautājums jau ir uzdots. Jo, principā tāpēc jau ir ministrijas, kuras ir atbildīgas par noteiktu tautsaimniecības sfēru, kurai principā šajā tautsaimniecības sfērā būtu jāorientējās tikpat labi kā uzņēmējiem, pat bez jautāšanas uzņēmējiem. Un no kurienes nāk arī, šis koncepts, ministru vai ministriju vizītes uzņēmumos, nevis brīdī, kad ir lentītes griešana, bet brīdī, kad mēs gribam vienkārši dienas kārtībā noskaidrot, kā jūs darat šito, kā jums notiek lietas tā. Un kas attiecās uz ilgtspējas regulējumu, es domāju, ka šajā sākotnējā ambīcijā tur noteikti bija kumosi, kas mums ir par lielu vai mazam vai lielam uzņēmumam, kaut kādas ambīcijas, kuram mēs neesam gatavi, tas vērtību ķēdes, tur tvērums vai netiešās emisijas un strādāt ar tām brīdī, kad mēs vēl tā īsti neesam iemācījuši saskaitīt vēl tiešās. Līdz ar to varbūt tās ambīcijas mazināšana ir vietā, bet ne pilnīgi tās atmešana. Paldies liels. Mans varbūt novēlējums ir tāds, ka neaizmirst mērķi, kāpēc vispār šis ilgspējas regulējums tiek radīts un ir radīts, ka ekonomika mainās, klimats joprojām ir ietekmēts, cilvēki joprojām mums ir svarīgi un uzņēmumiem ir milzīga vara. Un nozarēm ir milzīgas iespējas šo visu izdarīt atbilstoši, normāli, respektējot vides prasības un cilvēku un negatīvo ietekmi uz cilvēkiem mazināt. Tāpēc es novēlu mūsu politiķiem vienoties arī par nacionālajiem mērķiem, nozarēm sadarboties, lai lielās lietas risinātu kopā, un Eiropas komisijai turpināt mums atgādināt, ka tā ir mūsu kopēja lieta, nevis kāds kaut ko izdomā. Tā kā pats priekš sevis. Paldies liels par jūsu uzmanību un tiekamies citos pasākumos.